Labadiena visiem! Šoreiz, braucot no Pļaviņas uz Madonu, esmu apstājies vietā, kurai esmu braucis daudzas reizes garām. Reizēm piestājis, reizēm nē, bet šoreiz es izdomāju apstāties, nofilmēt to un parādīt jums. Šī vieta atrodas uzreiz izbraucot cauri Sauleskalnam uz Madonas pusi, pārsimt metri no kalna lejā. Īsāk sakot, kad esat nobraukuši no kalna lejā aiz Sauleskalna, griezieties uzreiz pa kreisi, tur ir norāde Āronas pilskalns, un iebrauciet apskatīt šo vietu. Šis ir ne tikai apskates objekts, šeit var paņemt arī ūdeni, jo šeit atrodas avotiņš. Šī vieta ir privāti īpašums, bet īpašnieks nekādu naudiņu neprasa. Šeit var iebraukt par ziedojumiem, atstāt kādu 1 eiro, 2 eiro, kurš var vairāk, tas vairāk, un tepat pastaigāt, un, kā jau teicu, paņemt ūdeni. Šī strūkla, kas ziemā pārvēršas par ledus skulptūru, katru gadu savādāku, un nav jābrauc nemaz uz Jelgavu. Tālāk jau tūlītās es došos kalnā augšā, kas ir redzams priekšā, pašā pilskalnā, bet šeit pat ir vēl arī ūdens avotiņš, kur paņemt ūdeni. Satiku vienu interesantu cilvēku, tādu pavecāku jau gados, kurš izstāstīja tādu kā leģendu, kad pirms padomju laikiem šeit ir konstatēts avotiņā kaut kādas baktērijas, naidīgas, un padomju vara it kā esot aizmūrējusi to avotiņu ciet, lai neviens neņemtu to ūdeni. Un tagadējais īpašnieks pāris gadus atpakaļ, it kā esot atmūrējis to visu vaļā, lai cilvēki varot paņemt ūdeni. Tiesa pirms tam pārbaudot ūdens kvalitāti laboratorijās, konstatējot, ka tur nekā nav, un tikai tad šo atpūtas vietu atvēris vaļā. Bet es pats nepaslinkoju, iegāju internetā, pameklēju informāciju, un sanāk, ka tās ir galīgākās muļķības, jo nekad šajā vietā nav konstatēts nekas slikts. Vienīgā atsauce ir 1400, ja nekļūdos, 7. gadu, kad avotiņš patiešām ir ticis slēgts, bet tas nav bijis saistībā ar kaut kādām baktērijām, bet tas ir bijis saistībā ar kaut kādu aizsargsprostu, ar pils pārbūvi, kaut kas tam līdzīgs, bet nevis ar baktērijām. Lūk, dažādi cilvēki gadās, dažādas leģendas gadās, un tālāk es dodos joprojām vēl augstāk, lai paskatītos no šī kalna augšas uz leju. Te ir tāda kā neliela estrāde. Te viens cits cilvēks teica, ka te notiekot vasarā dažādi pasākumi. Tiesa, man vēl neviens nav pagadījies. Šeit, kā jau teicu, laikam priekšā ir tāda neliela estrādīte. Lūk, tā kaut kā. Tā priekšā ir Madonas Pļaviņu šoseja. Un tepat ir arī sakārtas šūpoles, ko drosminiekiem izmēģināt. Pirms tam gan iesaku pārbaudīt viņas visas. Tas man arī viss par šo atpūtas vietu. Paldies, ka skatījāties. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet zem šī video patīk, kā arī nospiedīsiet pogu abonēt kanālu. Lai jums jauka diena
jauks rīts vai jauks vakars. Atā!